Čau! Šis ir saruna raidījums Kurš runā? Un šodien jums būs iespēja parunāties ar manu komandas kapteini Ingaru Jansonu. Skaļāk. Pēc pēdējā tiksim galā. Paldies! Ok. Oktobris tuvojās straujiem soļiem noslēgumam. Esam šeit pie mums FK Kurši ofisā ar raidījumu Kurš runā? Un mūsu trešais viesis ir komandas aizsargs un šajā brīdī arī komandas kapteinis Ingars Jansons, kurš ir pēdējās pāris sezonas pavadījis mazliet otrā pusē Liepājas ezeram, bet šajā sezonā atgriezies atkal, jāsaka, savās mājās, savā īstajā pusē. Un šobrīd aizvada, gribētos teikt, tādu arī nekautrēšu šī vārda līdera cienīgu sniegumu demonstrē šajā komandā. Un noteikti ir viens no stūrakmeņiem, kad komandai kaut kas sanāk un izdodas un tiekam pie punktiem. Sarunas iesākumā, Ingara, varbūt pastāstīja, kāds šobrīd ir noskaņojums. Mēnesis ir aizritējis, spēļu ir bijis pietiekami daudz, sekmes ir bijušas diezgan tādas dažādas. Kāds pašam iekšējais tas feelings par to, kas notiek laukumā, komandā un florbolā kopumā? Tā grūti pateikt, kāds ir feelings. Protams, ka nekāds tāds labais jau nav. Cik mums tagad spēles sanāk pēc kārtas zaudēts? Diezgan daudz. Tikpat. Cik spēles, tik zaudējumi. Nu jā, tā kā jāizdara secinājumi pašiem ir. Bet treniņos viss trenējās, viss notiek. Un katrā ziņā pagaidām neizskatās, ka kāds būtu pakāris nūju uz nagliņas un taisītos mukt kaut kur projām. Tā kā, jātrenējās un jādarās, un tas jauna komanda esam virslīgā. Tā kā skaidrs, ka tādiem posmiem bija jānotiek. Es pieļauju, ka vēl tāda varbūt arī būs. Tā kā tas ir pilnīgi normāli. Jau sarunas ievadā pieminēju, ka esi atgriezies mūsu komandā, bet man vairāk jautājums, kāda bija sajūta pagājušā gada laikā, gan sekot Kuršu komandai, veiksmēm, neveiksmēm. Tāpat zinu, ka uz Francijas spēli bija atnācis, tāpat zinu, ka sakoja līdzi arī play-offos, kaut gan spēlēja pats citā komandā, un dienas beigās mēs tiekamies arēnā Rīga pretējās pusēs, un to es dzeltenā krāsā, mēs esam sev ierastākās krāsās. Kāds ir tas periods, kas tev atmiņā par to savstarpējo saikni ar šo klubu, kuru tu šobrīd atkal atgriezies esi? Sekoju līdzi visām spēlēm, principā. Cik varēja nāc arī uz Liepāju skatīties, man jau tāda interese bija, protams. Tā kā nebija tāds, es tur nespēlēju vairāk, un tad tur vienalga, kā tur tā komandai iet. Protams, ka bija jātiekās laukumā savā starpā, tad gan tā, bet džeki pazīstam, ar visiem vēl taču arī satikāmies ārpus laukumu. Tā kā jā. Runājot par to arēnu, es atceros, pagājuši gadu, kad sākās sezona, pirmās līgas sezona sākās, es ģērbtuvē tā ar ironiju teicu čaļiem, kad skatieties, mēs šo sezonu atkal tiksim uz finālu, pretī dabūsim Kuršus, un viņiem būs iespējams atriepties. Tā arī notika beigās. Tā kā jā. Bet, sekoja visam līdzi, un neteikšu arī, ka atbalstīja tur, kur nebija jāspēlē pret grobiņu. Tas bija jūtams. Tajā brīdī, jā. Tas tiešām bija redzams un jūtams, un ar tādu lielu interesi mazliet no malas vēroju to, kādas ir tavas tās droši vien divējādās sajūtas, kad kā spēlē citā klubā un tavs iepriekšējais un tagad atkal esošais klubs spēlē pret citām komandām, bet mazliet griežam laika pulksteni atpakaļ, droši vien pavasara otra puse vai vasaras varbūt jau sākums. Zinu, ka tā ir saruna ar treneru Mārtiņu Krūmu. Varbūt tu vari atklāt, kā jūs satikāties, kādas bija jūsu sarunas par to, ka tu varat atgriezties komandā un kā tu atceries šo laiku, kad pieņem lēmumu, kad ir laiks atnākt atpakaļ, kā saka, mājās. Baigi jau tur nekas tāds sarežģīts nebija. Tajā sarunā Mārtiņš pats man uzrunāja. Mārtiņš uzrakstīja man vienu dienu. Es neatceros, kad viņš man uzrakstīja, bet katrā ziņā viņš man dienu uzrakstīja WhatsAppā. Čau, klausies, gribu tev piedāvāt iespēju atgriezties komandā, spēlēt virslīgā. Vai tev interesē, vai tev neinteresē? Tad es viņam teicu, ka es padošu ziņu. Pieņemsim, viņš man uzrakstīja kādā pirmdienā, es teicu, es līdz ceturtdienai izdomāšu, es padošu ziņu, jo es jau rakstīju ar tādu domu, ka es zināju, ka būs tomēr jātrenējās 5 reizes nedēļā. Tā
tomēr virslīgi arī un kaut kāds lielāks ieguldījums jādod no sevis un vairāk laika jātērē. Tikko bija vēl ģimenes pieaugums noticis, tā kā, es par to domāju vairāk. Neteikt, ka baigi mājās aprunājos. Bet atbalstu man šķiet, ka saņem no mājas, teiksim, cilvēkiem. Jā, protams. Arī no cilvēkiem, kas vienkārši ar kuriem tā ikdienā nekomunicēju. Esmu dzirdējis teksts, ka pareizi ir nav ko vazēties apkārt, jāspēlē Liepājā. Tā kā atbalsts noteikti bija un tas lēmums, es tā kā, godīgi sakot, jau tā kā vairāk vai mazāk viņi bija pieņēmis tajā brīdī, ka Mārtiņš man uzrakstīja, bet vajadzēja laika bišķi sakārtot domas, saprast, kā trenēties un, kā man sanāks ar to ieguldīšanos, jo, nav nosaukums, ka mājās otru pusi arī grib vakarā aiziet uz treniņu vai kaut ko tādu izrauties, tā kā jāsakārto bija šis laiks, un tad, es teicu Mārtiņam, ka mēs varam satikties, es pieņēmu gala lēmumu, atnācām tepat uz manēžu, parunājām. To vairs es neatceros, ko mēs tur runājām. Mārtiņš izstāstīja apmēram, kāds ir plāns, ko tā kā no manis sagaida. Es izstāstīju, ko es esmu gatavs dot pretī. Un tā es te tagad sēžu. Un ko treneris sagaidīja tajā brīdī, kad viņš tev uzrunā? Vairāk vai mazāk tā saruna Mārtiņa bija par to, kad kā lai paskaidro, es tomēr esmu tas komandas veterāns jau. Tā var teikt. 32, tas nav vairs nekāds jaunums. 32, jā, tas ir florbolā, tas ir veterāna vecums, un ņemot vērā, kāds mums ir vidējais vecums komandā, tad labi, ka Miša atgriezās, tad es vismaz 3. vecākais tikai esmu. Bet, to arī principā viņš man sagaidīja, kad tādu pieredzes došanu jaunajiem, kaut kādu tādu briedumu, teiksim tā, ar galvu domāšanu vairāk un tas, kā viņš uzskata, kad, kaut kādā mērā es viņam piekrītu, kā viņš uzskata, kad es tomēr spēju tajā komandā pavilkt par kaut kādām savām darbībām vai vārdiem, ņemot vērā, ka es nevaru aizvērties ģērbtuvē, vai arī pavilkt uz leju. Tā kā, viņš sagaidīja tādas lietas no manis, lai es pavilktu tos jaunos līdzi. Cerams, ka pagaidām viss ir ok. Mārtiņš ir apmierināts. Es domāju, ka ne tikai Mārtiņš ir apmierināts, bet kopumā man šķiet, ka tu ļoti piestāvi šajā komandā, un tavs sniegums laukumā ir atbilstoši tavai lomai, tavai pieredzei, tavam briedumam, un tiešām ir prieks skatīties, kā tu darbojies šajā brīdī. Kā jau mēs te pirms sarunas mazliet savā starpā pārmijām vārdus par to, kā ir veicies līdz šim mūsu nosacītiem raidījumam, ir pirmās 2 sērijas nofilmētas, ieliktas YouTube kanālā. Un šodien pačakoju, kāda tad ir statistikas rādītāji, un praktiski katru no šīm epizodēm skatās 700 cilvēki. Tā kā noteikti, ja jūs skatāties, tad ziniet, ka jūs galīgi neesat vieni. Šī ir diezgan tāda jau sāk veidoties par tādu lietu, kas ir interesanti cilvēkiem, ko mēs redzam. Un arī kopš pirmās sērijas līdz šodienai mēs esam sasnieguši 500 abonementu skaitu, tāpēc, ja neesam kāds vēl sekotājs, tad Inga, ko tu ieteiktu visiem darīt? Sekot. Un laikot. Labi, tas tur varbūt tā vairāk caur joku, bet jebkurā gadījumā formāts paģēra to, ka mēs skatāmies, kā mums ir aizvadīts iepriekšējais mēnesis un mazliet paskatāmies arī uz priekšu. Un oktobra mēnesī ne tikai 6 spēles, kā jau minēju, aizvadīts, bet praktiski arī noslēdzam pirmo sacensību apli. Neesam gan spēlējuši ar Irlau, to mēs spēli pārcēlām mazliet uz vēlāku laiku, bet praktiski ar visām pārējām komandām pareizi esam tikušies. Un gribētu pavaicāt tev, oktobra mēnesī, kā jau minējām, pie punktiem un uzvarām, diemžēl nav sanācis tikt, bet kā kopumā tu vērtē mūsu parādīto sniegumu, spēli šajos mačos, vai ir kāds mačs, kurā likās, ka mums vajadzētu izdarīt vairāk un reāli varbūt tikt pie uzvaras, vai bija varbūt kāda spēle, kur tiešām pretinieks bija ārkārtīgi spēcīgs un netikām kaut kur līdzi, un kādas tavs tāds sajūtas par tām spēlēm, ko esam aizvadījuši. Var īsi dokumentēt Lekrings, Talsis, Sācis, Ķekava un Lielvārde, tas, ko mēs spēlējām šajā mēnesī. Jā, es biju gan uz pēdējām 2 tikai. Pret Lekringu, man liekas, ka tu biji. Nebija, es tajā dienā tieši aizbraucu projām, jā. Tās spēles, kurās es nebiju, man grūti tā komentēt, es tur caurgāju tikai pa fragmentiem, jo man nebija tas internets pārāk labs tur pieejams, kur es biju aizbraucis, un tiešraidē vispār neizdevās, tur nevarēja pavilkt to, bet
pēc tam tā pārējot pāri, tiešām sanāca pa fragmentiem apskatīties, tāpēc es tā īsti nevaru objektīvi novērtēt. Ja mēs tā tīri par pretiniekiem, par vārdiem runājot, tad, varbūt man tīri, ja statistikā paskatās, tas man tā šobrīd uz doto brīdi tas tāds pārsteigums nerada, jo, Talsu līdz tai spēlei gāja pāri visām komandām, bija baigo formu uzņēmus, un Lekrings ir Lekrings, lai gan šogad pagaidām stragloja, tā var teikt. Arī uz augšu uz leju kaut kādos brīžos. Jā. Tā arī ir. Cik es ar Polu parunāju, kaut kādā es prasīju, kā tā, viņš teica, ka diezgan vājš sniegums bija no mūsu puses, un tādu labāku sniegumu vai, teiksim, aktīvāku spēli, tajā spēlē punktus noteikti varēja dabūt. Tā kā jā, sācis spēles arī tā, tikai pa dažiem fragmentiem, bet, laikam, ādažos tur uz tās grīdas. Tā ir laba maska, ko var teikt. Jā, un visas komandas to saka. Tā kā tur uz tā laukuma tur visi krīt, un arī grūti man komentēt, kas notika ādažos, bet par mājas spēlēm pēdējām 2 Lielvārdu Ķekavu, kurās pats piedalījos. Jā, ja neskaita arī tās sastāva izmaiņas, kas visu laiku notika. Un vēl pirms spēles īsti notika īstenībā. Tas varbūt nedaudz tā sita no ritma ārā. Grūti saprast, kā jaunie uz to reaģēja, bet Ķekavas spēle, tu pats biji klāt, ka mēs apspriedām, kā mēs viņu esam nospēlējuši. Diezgan mīksti, es teiktu. Beigas ir tīpaši. Varbūt spēles sākums nebija. Spēles sākums bija diezgan labs, jā, pirmais periods bija ļoti labs. Arī uzvarēts periods. Bet kas notika otrajā, es nezinu. Nekas jau nemainījās, kāpēc mēs tā zaudējām. Tas ir labs jautājums, uz kuru es tev nevaru šobrīd atbildēt. Es teiktu, ka mēs vienkārši ļoti mīksti nospēlējām. Ķekava nav tā komanda, pret kuru būtu jāspēlē tā taisnās kājiņās vai kaut kas tāds. Un tad, protams, spēles beigas arī bija zem katras kritikas. Tas jau bija tāds, bišķi jau paņirgājāmies pa savu vārdsargu paši, tā kā tas tā nesmuka. Bet par Lielvārdas spēli runājot, jā, 2 reizes mazāk gols ielaidām, 1-6 zaudējums. It kā liels, es teiktu, bet labi, pēdējie 2 vārti tur tukšos. Bet ko varēja novērot no tās spēles, mēs diezgan daudz bijām. Bija komanda sapratusi, bija paņēmusi līdzi to ziņojumu, kas ir jāizlabo pēc Ķekavas spēles. Baigi daudz kritām uz maiņām iekšā, baigi tur nebijām gatavi uz izspēlēm, to mēs vismaz tādas sīkumus mēs ņēmām līdzi. Jā, tā spēle bija tiešām labāka, kļūdas bija mazākas. Tur tā kaut kāda neveiksmīga gola, kur nūja, tur krišam salūza vai kaut kas tāds. Bet, jāstrādā vēl daudz, viennozīmīgi, bet katrā ziņā, ja salīdzina tās tieši pēdējās 2 spēles, tad Lielvārdas spēle bija krietni labāka. Tā kā jā, spēlējām no tiem spēlētājiem, kas mums bija, un tā baigi neko tādu sliktu nevar pateikt. Rezultāts, protams, tāds bēdīgs, bet vismaz salīdzinot ar iepriekšējām spēlēm, kaut kur gājām uz priekšu. Tas noteikti ir svarīgi, lai nav kaut kāda iekrišana arī nosacītā depresijā. Jā, mēs šodien ar Mišu sazvanījāmies, viņš grib tikt uz pasākumu, kas komēdija pasākums ar nosaukumu depresija, mūkot mazliet no tā, kas florbolā, bet tas, protams, caur joku vairāk vai mazāk. Es tā pavēroju, mums sanāk tāda negatīva tendence. Pret Talsiem guvām 4 vārtus, pret Saulkrastiem 3, vai ādažiem, kā mēs saucam. Ķekava 2 un Lielvārda 1. Un tas rezultāts kritums, objektīvi ir saprotams, ka mums pietrūkst vairāk spēlētāju. Bet es paskatos, ka pēdējās 2 spēlēs komandā ir 3 vārti, un 2 no tiem ir guvis aizsargs, kurš līdz šim ir vairāk bijis, manā galvā vismaz tāds mazliet komandas spēlētājs un tik mazāk varbūt uzņemās pats. Tad, kā tu pats raksturot to, kas notiek šobrīd laukumā, kā mēs varam atrast tos veidus, kā tikt pie vārtu gūmiem, kamēr Sandis, Patriks, Ralfs un iespējams arī Kristaps kādu laiku vēl nevar palīdzēt? Piebildīšu, ka abi goli bija ar velkošo metienu. Tas ļoti neraksturīgi tev, jā. Tie, kas zina to lietu. Tā kā jā, bet kā es varētu nokomentēt mazo rezultatīvitāti? Jā, principā, ko mēs varam darīt lietas labā, lai
negribu piesaukt, bet lai par Tulbruku būtu nepaliekam uz nulli, ka tā tendence turpinās, kā mēs varam veicināt. Paliksim uz nulli un tad sāksies cikls no jauna. Uz augšu atkal, jā. Tad no 10 un tā uz leju. Par rezultatīvitāti. Es teiktu, ka šobrīd vienkārši pietrūkst komandā. Vismaz tas tāds mans redzējums. Un tā es domāju, ka pietrūkst bišķi tā nekaunība jaunajiem. Tad muskuļu pieredze, pieredze un nekaunības teikt. Varbūt ir jāpadomā kaut ko mēs varētu pamainīt uzbrukuma zonā, jo, negribu tur nevienu tur nolikt kaut ko sliktu spēlē vai kaut ko tādu, bet var just, pieņemsim, arī mūsu maiņā, ka tas uzbrukums neveidojās tā, kā prasītos, kad nav pieņemsim, ko tas pats Sants vai Patriks, jo mums īsti nav tas turpinājums, un tad mēs tur pa to perimetru ar aizsargiem tur jorgājamies pa to zonu. Tad, kamēr tu meti, jā. kamēr man jātais valkošais no trīnīša. Tā kā jā, tas tā, bet maz metieni arī. Es paskatījos statistikā diezgan, ja mēs tās pirmās 3 spēles, kur mēs punktus arī dabujām un kurus mēs uzvarējām, mums tur tuvu pie 30 metieniem bija pret Valmieru vispār vairāk metieni nekā Valmierai pašai Valmierā. Izbraukumā vēl. Jā. Un tur bija, visās tajās spēlēs bija ap 30 metieniem, un tagad 10, 15, man liekas, bija lielākais metienu skaits. Tā kā, tas nozīmē, ka pa vārtiem netiek mests. Neveidojās tie momenti tik labi no vārta priekšā, kas ir tuvās zonas. Tad ir jāmet kaut kādas distances metieni. Tad rodās iespējas tādiem kā es. Bet nav šobrīd jaunajiem tā nekaunība tendence iet uz vārtiem, vienkārši uzmest. Vienalga, uzmetīšu. Varbūt ieiet tajos vārtos, vai ne? Mums tas ir jādabū iekšā. Es teiktu, ka tā ir vienkārši pieredzes trūkums un pirmā sezona, un tāda varbūt baidīšanās, jo varbūt, citreiz grib meklēt to piespēli, nemest, lai pēc tam tur nepārmet, vai es nezinu. Metiens nav kļūda, tā kā jāmet pa vārtiem. Pašam vairāk jāteicās uz vārtiem. Protams, ka tas palīdzēs, bet skaidrs, ka šajā brīdī esam ar šiem sastāvu iztrūkumiem un izskatās, ka tik drīz mēs vēl nebūsim visi pilnā sastāvā, kā gribētos, protams. Bet pieņemot, ka mēs esam visi, tas, kā mēs atceramies sezonas sākumu, kad mēs bijām praktiski visi jau ierindā un sagaidot Ralfu, kā tu redzi mūsu komandu, ja mēs tiešām sastājās visas kārtas, ka mēs visi esam veseli vienā brīdī un jau zinām, cik liela slodze un traumas var gadīties jebkuram un dažādas situācijas var veidoties, bet kā tu redzi mūsu komandu, ja mēs esam visi veseli, visi ierindā un kur ir mūsu spēks, kā tev šķiet? Labi, es viņu redzu. Ja mēs tieši runājam par kaut vai tas pats trio, kas šobrīd nav Pols, Sants un Patriks, jā, es redzu atbildi uz tikko iepriekš izrunāto jautājumu. Par mazrezultātu. Par mazrezultātu, jā, jo tie džeki ir, sevišķi tāds Pols un tas pats Sants, viņi tā kā traka grib uz tiem vārtiem iet, tas viņiem vienīgais, kas interesē, gols mest, ne? Šajā gadījumā tas mūsu komandai ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams. Tad, kad visi atgriezīsies un būs ierindā, tad es redzu, ka tad kurši būs tāda uzbrukoša tendences komanda, tā varētu būt. Tā es to varētu raksturot. Varbūt būs tā kā 19. gadā vai 19. man liekas, mēs ienācām te manēžā, kad tās pirmā sezona mājās 10-10 rezultāts, tur 9-9, tad daudz metīsim, daudz ielaidīsim. Nē, bet es atkal neskatos to, ka mēs varētu būt komanda, kas daudz laiž vārtus, tāpēc, ka, ja mēs varam ar tādiem iztrūkumiem sastāvā, manuprāt, 1-3 pret Lielvārdi 50. minūtē, es neteiktu, ka ir daudz ielaistie vārti, vairākas tās varbūt tomēr tiešām šobrīd ir par to, ka mēs mazliet degam un nespējam varbūt iemest tik daudz, un tāpēc mazliet kaut kur pazūd tā aizsardzība, bet kopumā aizsardzība, man liekas, tīri okay. Protams. Es par to pirmie runāju, tas tāds run and gun pēc tam jau aiziet, kad vienkārši aizraujās, bet tīri par aizsardzību runājot, ir spēles, kurās reizēm bišķi sagriež tās galvas, un tur grozies kā vilciņš uz riņķi, un nevar saprast, kurā pozīcijā spēlēt, bet tas viss ir, es uz to skatos, tas ir pirmais gads apakaļ. Mums cik 85% spēlēm, liekas, pirmo sezonu virslīgā, pirmo reizi.
Ir kaut kādi džeki ar pierakstiem, kas ir bijuši komandās un ar mazām lomām un epizodiski, bet tādi tiešām, jāsaka, virslīgas rūdīti džeki ir diezgan maz. Es pat neteiktu, varbūt pat 85%, varbūt pat vēl mazāk. Jā, tā kā, tas normāli ir, kad ir grūtības šobrīd, es teiktu, uz to galīgi nav. Galvenais neieslīgt kaut kādā depresijā vai kaut kas tāds. Un, ja mēs 10 gadus spēlētu ar sastāvu, kas nemainās, un mēs šitā pat mauktu, tad būtu cits stāsts. Tad būtu jāsāk domāt, kas nav ritīgi, kas ir jālabo komandā vai kaut kas tāds. Bet pagaidām pirmais gads mums 15-gadīgs džeks ir komandā. Tur man jau Kusiņš spēlē teica, ka puskomanda varētu būt tavu bērnu. Un tas ir jau... varbūt pārspīlēt. Pārspīlēt tā nozīmē. Raitim varētu būt. Raitim taču varētu būt. Un tad es saprotu, tikko vēl maucu, tikko man paņēma komandā, es maucu pirmo spēli virslīgā, un tagad jau man ir pienācis tas vecums, ka man saka, tev komandas biedri varētu būt tavu bērnu. Tā kā diezgan. Jā. Tā kā jā, tas ir normāli, un jauni čaļi apaugs, ja galva būs pareizā vietā, tad jau tas rezultāts nāks. Tas ir vienkārši ilgtermiņa process kaut kāds. Cik es zinu, vismaz tiešām viens no tiem faktoriem, arī kāpēc Mārtiņš ļoti vēlējās tevi komandā, ir ne tikai prasmes laukumā, bet tas, ko mēs runājam par mikroklimatu ģērbtuvē. Šā brīdī, kad ir ļoti daudz jauno spēlētāju, diez vai viņi ir tādi vokāli līderi tur, diez vai viņi ir tie, kas runā tās smagās un sarežģītās situācijas, kā jau tu pats minēji, pēc gudrās frāzes, pēc ķekavas spēles, piemēram, ka mēs esam bijuši kaut kur. Pats jūties, ka tā ir tāda lielāka atbildība, ka tev ir jābūt tam arī līderim tajā ģērbtuvē, vai tomēr tas ir tā dabīgi un tu jūties, ka tā ir tava vieta un tu tādā veidā tiešām vari daudz palīdzēt tiem jauniem spēlētājiem. Kāda sajūta par to tieši? Tad, kad Mārtiņš man uzrunāja, lai es atgriežos, tad es arī ar tādu, kad es piekritu nākt atpakaļ, tad es arī ar tādu domāšanas veidu arī atnācu atpakaļ, jo, es nezinu, nav jau noslēpums, tad, kad es biju arī 25, vēl jaunāks, tad Mārtiņam bija bišķi jāauklējās, un man nebija baigi vieglais audzēkans. Tā baumo bišķi. Jā. Tā kā jā, un tagad tas tā ir mainījies, un pirmkārt jau es nācu atpakaļ ar tādu mindset, ja tā var teikt, bet tas beigās kaut kā tā dabīgi īstenībā notika, jo neteiktu, ka man ir baigi jāpiedomā pie tā, ka tagad redz. Tur tam jaunajam ir jārāda kaut kāds beigais piemērs, tas kaut kā tā normāli notiek, un pašam patīk process, pašam gribās būt iekšā, un tad tas viss tā baigi plūstoši notiek. Bet atbildot savu jautājumu par to, vai jūtos atbildīgāks par to? Vai... Arī droši vien par to, jā. Jā, jā un nē, man tā grūti teikt. Jā, man ir jāparāda tas piemērs, es piekrītu, un es tur tagad nevaru uzvesties kā tāds sīkais kaut kādās nopietnās epizodēs, un tad, kad mēs kaut vai vienalga ņemsim par piemēru, mums ir kaut kāds video sapulcs, un treneris kaut ko tur runā, tad tur man ir jārāda piemērs, un ir jāklausās, jāsaprot, ko zīmē tur, un jāveido tā diskusija, jo, kā jau tu teici, mums tās super gudrās sarunas par taktiku vēl tādas no Mišs, no mans, un tad no Oša izskan vēl no tiem, kas ir paspēlējuši vairāk. Tas ir normāli, un to nevar prasīt no 15 gadnieku. No 15 gadnieku, kurš tikko ir ienācis virslīgā, jā, tagad jau kā mēs spētīsim presingā, tur pieņemsim, es nezinu, Rubeni kaut kādu. Jā. Ko tu domā par to? Jā. Starp citu, atgriežoties virslīgā, es par šo pat nebiju te iedomājies kā jautājumu fragmentu vai tam līdzīgi, bet virslīga ir mainījusies, kopš pēdējo reizi pats spēlēja. 2 gadus bijām projām, atgriežamies. Skaidrs, ka komandas savā galvā vienmēr liekas, ka paliek jaunākas un ka varbūt ir mazāk pieredzējuši un tam līdzīgi, bet kāds ir tas feelings tagad, kāda virslīgas laukumos un kāda ir tā virslīga šodien, kur mēs esam? Nē, ir mainījusies, man liekas, noteikti. Kaut kā tagad man gribētu teikt, ka tagad sākās visās komandās kaut kāda bišķi paudžu maiņa, varētu tā būt. Izskatās diezgan jaunas sejas, ja tur tam pašam Lekringam daudz, kur man 13. sezona man sanāk virslīgā, un tur jau sāku neatpazīt tos cilvēkus, ne visus atpazīst tajā komandā. Tas tāds Lekrings, tāds viens, kas ātri iekrīt galvā, bet... Es pieņemu, ka Ulbruka arī pēc pagājušā gada, kad bija čempioni, šogad diezgan norotējis sastāvs. Jā, bet tur, man liekas, kas ir pagājuši uz citām komandām. Bet nē, tur arī diezgan tās sejas ir tādas, tu zini, protams, kaut kādus tur
tie, kas vēl spēlēja tajā, kurā gadā, 2 gadus atpakaļ, vai 3, kaut kāds atceros, bet sejas ir pajaunas, jā. Ir diezgan, es teiktu, ka tagad sākās kaut kāda nedaudz paudžu maiņa Latvijas tajā virslīgā. Vecie buki lēnām kar nūjas uz nagliņas un met mieru, bet Raitis turpina. Raitis turpina, es domāju, ka Raitis turpinās tik ilgi, kamēr, es nezinu. līdz būs. Kamēr viņam vienkārši brutāli pateiks pie manēžas durvīm, tev ir aizliegts nākt iekšā vai arī viņam nūju jāsalauž vienkārši, es nezinu. Viņš arī starp citu nelauž. Pagājuši, manuprāt, nevienu nesalauž. Arī šogad. Izdevīgs spēlētājs. Jā, ļoti izdevīgi. Bet pagājuši vēl par līmeni gribēju pateikt. Līmenis, labi, man laikam īsti nav par līmeni, ko pateikt. Okay, bet uztaisim tādu mazu, es tev saukšu komandas secībā no augšas uz leju. Pasaku tev nosaukumu komandas un tev ir jāpasaka kaut kāds savs komentārs par to, kā tu redzi šo komandu tagad pirmajās 10 aizvadītajās spēlēs. Yeah. Mums un Irlavai vienīgiem ir 9, visiem pārējiem pa 10. Pirmie apļi ir aizvadīti un jau praktiski jau tūlīt sākam otros apļus. Tad jau par talsiem mazliet pieķiksēju, bet tad es saku talsi, kas ir tavā prātā? Šobrīd izteikti līgas dominētāji. Redzēs, kā būs. Šogad ir 3 apeļi, tā kā grūti spriest, kā būs 3. aplis, bet šobrīd izteikti favorīts. Laikam tas pagājušā gada fināls, un kad viņi vēl Covid laikā bija finālā, tas viņiem gribās pavisam varēja parādīt, ka tas bija nelaimes gadījums. Es teiktu, ka šogad ir izteiktākie favorīti uz titulu pagaidām, pēc tā, ko viņi rāda manā skatījumā. Renārs Eglītis un Ķekava. Renārs Eglītis un Ķekava. Ķekava kā Ķekava. Čekavas florbols, man liekas, nav mainījies. Tas ir, ja ir paudžu maiņa notikusi, tad Čekavas florbols nav mainījies. Rokraksts tas pats. Rokraksts tas pats, jā. Lai gan te piekdien mums tā likās, ka tā ļauj vairāk spēlēt nekā viņi jau parasti tur skrien virsū un viss darās. Bet, jā, Čekavas florbols, tas baigi nav mainījies, bet rezultāts un sniegums šo sezonu diezgan labs. Tā kā tur... spēcīga komanda, laba komanda, tā nav īsti baigi tā. Starp citu, Renāru kaut kur sanāca laukumā noķert, tomēr arī, manuprāt, 2 vai pat 3 sezonas bijāt vienā komandā, vienā ģērbtuvē. Bija. Mēs arī spējām, bija kaut kāds pārsēs, viņš man atņēma bumbiņu arī. Oho. Tad liels izaudzis. Liels izaudzis, jā, tas gan. Valmiera šobrīd 3. vietā, un mums jāsaka, varbūt likās, tikko runājām, ka visvairāk metienu tieši pret Valmieru, un salīdzinoši laba spēle un uzvar būlīšos, bet šobrīd 3. vieta tabulā. Jā, 3. vieta. Cik viņiem punkti ir? 19. Tik daudz? Jā, Lielvārda ir nākamajā ar 16. Cik es paskatos, tad... viņi Irlau vinnēja. Es kaut kādas 2 spēles redzēju, un abas spēles Valmiera zaudēja, bet... Tas varbūt bija tāpēc man tāds, kāpēc viņi 3. vietā, bet tas tā... 11 zaudēt punkti, nav tā, ka ir tikai viņi ir vinnējuši. Viņiem vidēji tur, jā. Cik viņiem spēles 10? 10 spēles, jā. Cik uzvaras? 19 punkti. Daudz tad jau. Valmiers, man tā, runājot par priekš mums, man pēdējos gados, tieši tas arī, ko es atceros no virslīgas, kad vēl spēlēju, tad vēl pēdējos kaut kāds 2 gadus, Tāls ir šausmīgi nērts pretinieks, likās pēdējos gados tieši ļoti nērts. Un Valmiera bija viena no tām pašām komandām, kura arī bija tāds, nevis tāpēc, ka viņi spēcīgas komandas, bet kaut kā tik nērts spēlēt ir, ka tu tāds diskomfortā visu laiku. Spēles stils iespējams kaut kāds spēles stils pamainās jau tās komandas, ik pa laikam. Citus gadus ir bijušas citas komandas, tad tur es atceros, labi, tad Lekrings bija arī ļoti spēcīgi. Par 13 gadus vecu vēsturi runā tagad, ja? Nē, tik vecu, bet jā, Valmiera arī tas man tāds... Izklausās, ka bija šī pārsteigums, ka 3. vieta tabulā, jā, nebija tā kā baigi piefiksējis. Nebija piefiksējis pārsteigums, bet es nebiju arī tā baigi Valmieras spēlē pasakojis līdzi. Neteiktu, ka super izsakoju līdzi visai virslīgai, protams, rezultāts paskatos, bet vienkārši es biju redzējis, es zināju, ka viņi ir, protams, arī vinnējuši kaut kādas spēles, bet es tieši... Sakritis, ka tu skaties un zaudē. Jā, paskatījos pa televizoru un tieši viņi tās spēles zaudēja, tāpēc man bija tāds, 3. vieta. Tikko pret Lielvārdu spēlējām, Lielvārda tabulā 4. Kāds tāds sajūtas par to, kas notiek Lielvārdē? Nepārsteidz.
Es pat dotu Lielvārdai varbūt arī to trīnieku, bet, ņemot vērā, ka viņi sezonas sākumā saspēlēja tā, kā viņi saspēlēja. Tā kā baigi nepārsteidz, bet, Lielvārdi kā Lielvārdi. Es domāju, ka viņi tur tas trīnieks, četrnieks, piecnieks, viņi tur staigās pa tām pozīcijām, un tad, kad sāksies play-offs, tad tā būs cita komanda atkal, radīs galvas sāpes visiem. Tā kā Lielvārdi tur, kur viņi ir vienkārši. Mm-hmm. Svētdien tiekamies ar Rubeni, atceroties pirmo spēli, laikam nav baigi patīkamās sajūtas. Jā, baigi labi Rubeni nospēlēt to spēli. Ļoti ātri, bez kļūdām. Bet nekas. Svētdien varēsim mēģināt atsisties apakaļ. Rubene. Kurā vietā? 5. pēc tabulas. Bet ļoti tuvu Lielvārdai. Jā, tur diezgan blīvi ir. Rubenai esmu redzējis arī, man liekas, 2 spēles redzējis, un 3. bija mūsu spēle. Grūti spriest par... Ko viņi vinnēja? Lielvārdi, to es redzēju. Man liekas, viņi baigi nevar nokomentēt. Es domāju, ka viņi arī noteikti kāps vēl uz augšu tabulā. Cik uz augšu, to es gan nezinu tā pateikt, bet ieskrienās vēl varbūt. Okay. Ja viņi spēlēs tā, kā viņi nospēlēja pret mums to spēli, viņi arī nospēlēja, man liekas, pret Lielvārdu. Viņi diezgan labi to spēli, man liekas, ka nospēlēja. Bija, jā. Diezgan ok. Lielvārdai gan nebija, manuprāt, pilns sastāvs toreiz, bet tik un tā bija tāda... Bija tāda diezgan žoska spēle. Tā kā, ja viņi tā spēlēs, tad viņi noteikti kāps uz augšu. Tā kā jā. FB kā sāc? Par atmaskām mēs jau parunājam. Koka laukums un vienīgais zaudējums Talsiem tieši pret Sācu un izbraukumā. Kā veiksies turpinājumā šai komandai un kā vēl mums pret viņiem varētu veikties? FBK Sāc, jā, Ādažos viņi visiem tur galvas sāpes rada. Un tas nav tikai šo sezonu, tas ir gada no gada. Tā kā atceros, ka viņi pirmo sezonu ienāca virslīgā bija tieši tas pats. Tur visi, kas brauc uz Ādažiem, tie zaudēja tur. Katrā ziņā viņi ir tāds melnais zirdziņš, es teiktu. Joprojām uzskatām par līgas tādu pastarīti, jāsaka, ir tā play-off zona, tur tā 8. vieta, par ko jāsitās. Bet šogad ļoti labs tāds rezultāti tomēr rāda savu. Tu vari teikt, ka tās ir atmaskas par to Ādažu laukumu, bet ja tur viens pēc otra brauc komandas un zaud, tad tas jau tomēr... Kaut kāds rādītājs ir. Ja tu spēlē entos gadus virslīgā, tev būtu jābūt pa lielam vienalga, kāds tas laukums ir. Labi, tur tas koku segums, bet... Gribās tikai pateikt, ka tas traucē, bet īsti negribās. Jā. Bet kādreiz jau viss spēlēs koku segumu. Tā kā tas nav nekas tāds. Es domāju, ka tas ir pašu Sāc nopelns tās uzvaras un nespēlē jau arī tik slikti viņi, ka tā būtu jātaisnojās. Tā kā viņi vēl, protams, parādīs kaut ko. Vai viņi baigi uz kurā vietā? Šobrīd viņi ir 6, bet tur arī tie pašā vidiņā. Gan uz augšu, gan uz leju. Es domāju, ka tu vēl neesi pa Ulbruku jautājis. Lekrings un Irlau vēl. Tad es domāju, ka Sāc noteikti uz leju paies uz leju. Tā play-off zona citīsies. Ar Irlau. Šobrīd es gribētu teikt, ar kuršiem būs tās 3 komandas, kas to 8, varbūt 7. vietu mēģinās dabūt. Tā kā jā, bet kā mums varētu veikties ar viņiem mājās? Sagaidām tieši spēle arī nākamajā mēnesī. Novembrī. Jā. Viņi viesosies Liepājā. Jācer, ka būs apakaļ kāds no mūsu uzbrucējiem, tad jau mums būs labāk. Es domāju, ka mājas laukums, kā jau mēs apspriedām pirms tam, vajadzētu jau būt mums tiem favorītiem tomēr. Bet tas tikai tīri tā uz papīra. Ja mēs esam pilnā optimālā sastāvā, tad mēs viennozīmīgi esam favorīti, es uzskatu. Ja mēs esam tādā pašķidrākā sastāvā, tad Ādaži varētu būt vairāk favorīti, bet tas tīri filozofisks papīra. To, kā būs laukumā, tas viss jāredz būs un jāparāda. Tas būs jāizdara pašiem. Galvas jāsakārto un kājas jānoliek tur, ka viņiem jābūt. Nākamo mēnesi sāksim ar Ulbruku. Jau sestdien dodamies. Jā. Un dabūsim patestēt, jo mājās jau tīri laba spēle bija. Jautājums, kā mums veiksies izbraukumā. Arī pret Lielvārdu bija tīri laba spēle, bet mums jau ir bijuši 2 spēles ar Lielvārdu. Tā kā redzēs, kas Ulbrukā. Ulbrukā arī tur buksē diezgan. Jā, es tieši vai teikt. Nav tā, ka pilnīgi pa stīdziņu viss aizgājis. Bet Ulbruka pagaidām ir, ka viņi tur tomēr viņi tās komandas, kurām viņām tās 6 punktu spēles ir.
tagad, ko viņi te... Lekringu tikko 6-1, ja nemaldos 5-1. Pārliecinoši bija. Lekringu viņi 5-1 vinnēja, un Ķekovu 6-0 vinnēja. Tur diezgan 5-1 viņi vinnēja. Kas viņiem vēl tur bija? Šitai Lielvārdē viņi zaudēja. Nu, tur tās komandas, jā, viņas tur sitās sīvu, tur tā tabula tāda blīvāk būs, bet es domāju, ka viņi noteikti kāps uz augšu, sakārtosies. Tas viens. Ņemot vērā, ka ir 3 apļi, es domāju, ka visām komandām tas viens aplis būs tāds pilnīgi jēls, un tad tie 2 apaļi būs viņi, tās komandas spēja robežās, it kā būtu 2 apaļu sezona, tā kā es domāju, beigās tā izlīdzināsies. Man izklausās, ka baigi svarīgi būs, kāds būs taimings, kurā brīdī, kurš būs augšā un kurš būs lejā. Jā, bet to jau tu nevari paredzēt. Nevar, tad tev jāspēj. Jo sākām mēs labi, nu tagad sākām mēs labi, jā. Lejā. Nu, labi. Šis ir mūsu mēnesis vai pusotrs, kas jā, lejā. Tagad bišķi tāda zaudējuma līkni, varbūt tagad mēs 6 spēles pēc kārtas vinnam. Un pēkšņi esam 5. vietā, un tad tur beigās... Ar 6 uzvarām mēs pat jau uz 3, varbūt gluži skaļi teiks, bet 5 varētu būt. 5. Tad 3 zaudam atkal. Tur tā visādi. Un kad tas tā līkni varētu notikt, tur tā grūti pateikt. Bet par Ulbruku, kāps uz augšu noteikti tā ir komanda, kas ir... Lai gan arī tur tos spēlētājs paskatoties jau sāku nepazīt. Pagājušā gada pirmās līgas džeki tur vesels. Jā, kaut kā. Bet es pirmā līgā vispār neatceros, kas tur spēlēja un kas nespēlēja. Bet, vecie buki, tur Rolis, kas tur... Kas tad ir vēl? Ivars vārtos ik pa laikam. Jā, Ivars ielien vārtos, tur tā arī vairāk kā nav. Laikam pārējie visi tādi jaunāki. Kaut kas jau ir, mētra spēlē un ir jau. Mētra spēlē, jā. Tieši arī kaut kur bija citur projām atgriezies tagad. Somijā viņš bija. Jā, bet tas ar laikam Ulbruks audzēkans nav? Es negribu samalot to tagad. Labi, nezinu. Nav tik svarīgi, katrā ziņā džeks ar pieredzi. Tur nav arī daudz tādu, bet tie jaunie diezgan talantīgi un tomēr komanda arī treneris ļoti pieredzējis. Ir vēl joprojām, jā. Ir. Joprojām ir pieredzējis, jā. Jā, tas pats, es domāju, Pīlups joprojām ir, jā. Tā kā tur tīri galvas jautājums, es domāju. Tur. Labi, lecam uz priekšu. Lekrings pēdējos rezultātus mēs jau te pieminējām. Bet sastāvs arī šķiet, ka tur līdzīgi kā mums ir diezgan iztrūkumiem. Un redzam, ka līdz ko arī vadošajām komandām palielāka iztrūkuma, tā arī nemaz tik spīdoši un viegli neklājās virslīgā. Jā, Lekrings laikam ir vislielākais tāds pārsteigums negatīvā ziņā šobrīd. Bet arī laikam tas pats stāsts, kā gribēju teikt par Ulbruku, tur tie pieredzējušie, bet īsti jau kas tur, ko es redzēju, Zalps ir bijis, vai ne, spēlēja Liepājā, Jurševskis, vairāk neviens plūdums vārtos, un tas arī tāds... Jāsaka... Labi, tur Beķers vēl spēlējis, ir pēdējās sezonas daudz. Beķers ir jaunais, bet tur jau vēl... Jā, bet viņam ir vismaz, viņš ir tā paudzes. Rūps un Šūmanis, kas ir bijušie pārgaujieši, un viņš pārnāca. Tur tādi, kādi ir. Nav varbūt tādi izteiktie līderi, ko tu atceries. Bet ir spēlējuši virslīgā, un tas daudz ko dod. Rūdījums ir. Mužnieks, un tur saka kaut kāds bariņš ar viņu. Labi, tad īstenībā diezgan normāli. Tad jautājums, kas notiek. Nezinu, neesmu ar vienu runājis. Man tur baigi daudz cēsīs nav draugi, ar kuriem paprasīt. Tev tas būtu jājautā vairāk. Bet pārsteigums diezgan liels. Pēc tā, kas šobrīd notiek, es jau sezonas pirmās 3 spēles viņiem bija zaudējumi. Es teicu, ka Lekrings arī tomēr ir tā komanda, kas arī spēja savākties šādās situācijās un kāpt uz augšu. Bet joprojām buksē. Tur ir pirmais aplasē noslēdzies. 10 spēles aizdīts. Cik uzvaras? 2? 3? 4 pēc papīra. 4. Tur pagarinājumā varētu būt kaut kas. Viņiem ir pagarinājumā uzvara Irlava, mājās Kurši. Izbraukumā no viņu skatu punktu. Bet viņi arī kaut kādas tur... Man liekas, Lielvārdu vinnēja. 10 punkti katrā ziņā. Jā, bet viņi tur arī kaut kāds tāds lielos pretinieks vinnēja, kas tur augšā cīnās viņiem. Tā kā nav tā, ka tikai pastarīši uzvar. Kāps noteikti uz augšu kaut kāds prognozēja 5-6 pagaidām. Tur, man liekas, 6 nekā jau kāds. Jā, tur viss komandas. Tur beigās rēķinās nevis vārtu attiecība, bet kurš ātrāk iemet, lai tur tabulu. Monētu būs jāmet, jā. Jā, lai tā tabulu izkārtot. Visiem būs vienāds punkts skaits. Un pēdējais pretinieks, pret kuru mēs gan vēl neesam tikušies, un 3 reizes vēl priekšā mums spēlēšana ar viņiem, ir Irlava. Ir sanācis pavērot kādu spēli vai redzēt vismaz tos rezultātus un vispārējo? Rezultāts redzēju. Arī spēles ir redzēts.
to pašu Lekrings spēli redzēju, kaut kādu vēl redzēju. Neatceros vairs Valmieras, man liekas, vēl viņiem tur mājās filmē. Irlau bija tā komanda, kas arī visu laiku bijusi tā komanda, kas pa to astoņnieku sitās. Ik pa laikam kādām augšgalu komandām sagādā galvas sāpes, kaut kādas svarīgas punktus atņem. Skaidrs, ka mums viņa būs komanda, ar ko mums arī būs jāsitās. 6 punktu spēles, ticamāk, jau laicīgi varam paredzēt. Jā. Standarts un baigi nepārsteidz vieta tabulā. Varbūt tad Sācis vairāk pārsteidz nekā Irlava, es teiktu, šajā gadījumā. Bet, kā jūs teicat, Kurši, Sācis un Irlava būs tās 3 komandas, kas sitīsies pa to play-off zonu. Šobrīd Sācam vislabāk iet, tā kā pagaidām atkrītam mēs divatā, bet ar Irlavu, Kuršu un Irlavu, bet kas tur sanāk? 2 komandas ir tās, kas netiek play-offos. Tā kā tur Sācis pagaidām, man liekas, bišķi ir atrāvies diezgan. Kaut gan 13 punkti viņiem, Irlavai 7, mums 5. Savstarpējā pret Irlavu palikusi. Ja viņi uzvar, tad viņiem ir 10, tikpat cik Lekringam. Ja mēs uzvaram, mēs esam 2 punktus no Lekringa un viņi ir pēdējie. Tā kā tur tā savstarpējā šajā gadījumā, ja mēs tiktu aizdīti, būtu super no svara tieši ne tikai vietas sadalījums, bet arī tā atstatums starp pārējām komandām. Vēl jau kā viņi nospēlē citām komandām. Ja mēs skatāmies, Sācis mūsu uzvar, bet Sācis paņem man arī uzvaru beigās Talus. Jā, un zaudē iespējams tur kādā leisgalu nosacītā. Jā, tā kā tas jau ir tāds. Labi, tas ir matemātika un vienkārši jāspēlē ir. Un visbeidzot, noslēdzot šo sarunu, apaļojoties novembris 7 spēles. Skaties jau laiku, cik ilgi pļāpājam, jā? Nē, uz treniņu jātaisa. Jo ilgāk, jo labāk, bet drīz treniņš. Jā. 7 spēles priekšā. Jāsaka, pilnībā izbaudīt to ritmu, kāds bija oktobrī, to nesanāca. Bija bijuši izrāvies un kaut ko palaid garām. Kā tev pašam ar to, ka ir jāspēlē tik bieži, ka praktiski katru nedēļu ir 1 vai pat 2 spēles, un kaut kur sanāks arī viena pēc otras, kā šonedēļ, kas būs sestdien, un izbraukums svētdien mājas spēle. Kā pats jūties tādā ritmā, kad ir daudz šo spēļu? Forši. Tas man patīk, ka tu tādā kustībā visu laiku esi. Un grūtāk ir tagad, tās spēles nav, bet par cik tie 3 apļi ir, tad jau viņas daudz sadāk. Ja salīdzinā pirmo līgu, citreiz varēja trāpīties, ka 2 nedēļu nogrieznis, ka nav nekā vispār. Un pirmā līgā treniņi arī mazāk nedēļas griezumā, ja mēs skatāmies, tur pieņemsim, mēs trenējamies 2 reizes nedēļā, nevis 5 reizes nedēļā. Tad ir garlaicīgi paliek. Ko es varu pateikt? Rudens vakars vai piepildīt? Gribās kaut ko padarīt, bet par 7 spēles 4 nedēļās diezgan daudz, jā. 4,5, ja tā ņem. 4,5 nedēļās. Man arī tie 2 dienieki man ir patikuši. Varbūt mazāk, ka tev ir 1 diena izbraukums un vēl pēc tam... nav tālais izbraukums, kas tur ir Rīga, ne? Ulbruk. Mums teorijā varētu sanākt, es gan pēc datumiem neesmu piefiksējis, bet iespējams, ka ir Lekrings izbraukums un svētdienā pret Sācis mājās. Kaut kas šāds varētu būt. Jā, viens ir tālais izbraukums, nākamā dienā mājas spēle. Tas tā bišķiņ varbūt ir tā. Labāk 2 izbraukumu un miers, jā? Labāk aizbrauc tur uz vietas, tā kā Valmiera, Rubena vai 2 mājas spēles. Kaut kādas apvienot, bet kad tu aizbrauc uz tālo galu, pēc tam brauc apakaļ un tad nākamajā dienā atkal ir spēle. Labi, ka mājās nevis izbraukums. Bet tas tā ļoti minimāli, 1% varbūt tur tā nepatīk, es teiktu. Bet tas spēļu ritms man patīk, ir labs. Un, ja mēs tur 5 reizes nedēļā trenējāmies, tad nav arī tik traki. Ja mājas spēles ir kādos piekdienās, piemēram, tas treniņu vietā spēle, tad arī tā. Ir forši. Nesūdzos kādā ziņā par regularitāti, kas mums uz laukumu jāpavada. Nezinu, vai tas tā ir vai nav, bet es kaut kur pausu galam dzirdēju, ka sapulcē ir izskanējis datums 13. novembris. Potenciāli diena, kad iespējams ir ierindā spēlētāji, kas mums šobrīd iztrūkst visvairāk, un tas datums sakrīt ar spēli par Tirlavu. Ir kaut kas, ko tu vari izstāstīt šajā sakrībā? Neko nezinu, ko tur treneris teica sapulcē. Es tieši tāpat kā tu, izskanēja tāds kaut kāds datums, tēloju muļķi un vienkārši noklausījos sarunu. Pēc tam prasīju citiem komandas biedriem, kas būs 13. datumā, kāpēc tāds 13. datums. Tā nav piekdiena. Nē, tā nav piekdiena. Tā ir trešdiena, un tas ir, jāsaka, 3. spēle novembrī, un dodamies uz Irlavu.
kā jau minējām, 6 punktu spēle. Un, droši vien tas būtu tas, kas būtu baigi superīgi, ka visi 3 minēti. Kaut ko es esmu tieši tādu pašu dzirdējis. Negribu tagad baigi spoilot vai kaut ko tādu. Pirms laika runāt, teiksim tā. Tieši tāpat kā tu esmu dzirdējis, kad tas ir tas datums, kad ļoti iespējams kāds no viņiem atgriežas komandā beidzot. Kas visreālākais ir droši vien, ka tas ir Patriks, jo Patriks vienkārši ir slimojis un tagad būs pilnībā atguvies un varēs spēlēt. Kas Pols un Sandus, kuriem tā lielā gaidīšana vēl ir, tur tomēr ir bijuši dziļāks traumas. To džeki paši varēs pateikt, vai pareizāk sakot, viņu dakteris to varēs pateikt, kad viņi varēs atgriezties. Nezinu, kādas viņiem ir sarunas ar treneri un vadību. Ja ir izskanējis tāds datums, tad varbūt kāds no viņiem arī būs. Bet konkrēti, kas spēlēs, kas nespēlēs, tas netika minēts. Tā kā šobrīd, ja tu jautā man, tad es tev saku, ka visticamāk tas varētu būt Patriks, kas atgriežas, jo līdz 29. datums tagad ir diezgan līdz 13. datumam laiks. Tā kā jā, es teiktu, ka pagaidām Patriks. Un kas notiek? Slikts komandas biedrs. Kas ar Klaidu notiek? Kad Klaids atgriezīsies? Varbūt arī 13. datumā. Pagaid. Tinam bildi atpakaļ. Klaids ir super džeks un noteikti gaidām viņu tepat Liepājā. Viņš būs pilnībā pārcēlies un gatavs un mauks un darīs, bet, ja tu pieskāries vārdsargu jautājumam, mums ir 2 debitanti virslīgas. Labi, Kalniņš pieraksts atkal, var teikt, ir bijis. Ir spēlējis. Jā, bet tev kā aizsargam drošība ir aizmugurē par to, kas notiekās. Jā, normāli, viss kārtībā. Nesūdzos, labi. Tagad ķer bumbas un ne tikai atsit, bet arī ķer. tā kā viss ir kārtībā un tad tās spēles, kas mums tagad ir bijušas, tā ir tīri. Tur vispār nevienā brīdī es tur baigi vārdsargu negribētu vainot. Tā kā vārdsargi ir savā līmenī šobrīd un tur nav ko teikt. Bet tev labi sanāca. Tur gribētu dzēst intrigu, ka spēlētāji varbūt būs viens vai otrs vai kaut kā, un beigās iemet vēl stāstu par Klaidu, ko vispār. Klaids, kad tu būs? Jā, gaidu noteikti atpakaļ Liepājā, lai mēs varam būt vēl stingrāki un arī vārdsargu līniju vēl ar lielāku konkurenci, kas noteikti arī komandai kopumā var nākt tikai par labu. Tā kā šādi, jā. Labi, paldies tev, Ingar, ka nāc ciemos. Ceru, ka tev patika papļāpāties, jo cik man tā patinot tur ierakstus, vēl kaut ko tādu lielāku sarunu ar tevi īsti nav bijis līdz šim. Tik cik WhatsAppā voice message'os, ka mēs tur pamācāmies. Nē, es pat ne pa sevi. Es tā YouTube arhīvu tur pagriezu cauri, neko tādu līdzvērtīgu arī neredzēju, ka būtu tāds garāks saturs. Ja man baigi neaicina, tas baigi neraujos. Nav jau kur rauties un neaicina. Tā kā jā, paldies, ka atnāci. Es ceru, ka arī tev bija interesanti. Man šķiet, ka visādas interesantas lietas pārunājām. Un arī mūsu skatītājiem varbūt interesanti uzzināt tavas domas gan par to, kas notiek šobrīd komandā, gan to, kas ir sagaidāms, gan par pretiniekiem mazliet. Tā kā noteikti izbaudi spēlēšanu, jo es redzu, ka tas tev noteikti patīk un tev velkošie metieni kļūst aizvien bīstamāki. Varbūt nevajag par to tik skaļi runāt, lai pretinieki nenoskauto priekšlaicīgi. Uz 3. apli es jau saku, es smējos, es uz 3. apli no 2 soļiem jau taisīšu velkošo. Ir progress. Ir progress. 32 gados arī var progresēt. Protams, tā kā viss kārtībā. Jā, turpina darboties. Labi, vēlreiz paldies tev un noteikti gaidam spēles. Tiekamies Lots manēžā mājas spēlēs un turēsim īkšķus un vispārējo, kad esam izbraukumā un jutīsim līdz komandai. Paldies.